Vitamīna acu veselībai. Straujajā dzīves ritmā arvien biežāk nākas saskarties ar redzes bojājušiem apstākļiem, kas negatīvi ietekmē pat pilnīgi veselas acis. Negatīvas pārmaiņas pašsajūtā pamatā izraisa steiga, ģimenes rūpes, saspringts darba grafiks, ārpus darba aktivitātes. Tas viss nomāca mūsu prātu visās jomās. Šajā pienākumu muģeklī nereti aizmirstam pašu svarīgāko – sevi un savu veselību. Visiem tiem cilvēkiem, kam ir kādas problēmas ar acīm, sausās acis sindroms, tuvredzība, ja ir ilgstoša acu slodze, darbs pie datora, ir nepieciešams lietot vitamīnus acīm. Safe to see. Šie vitamīni palīdz nodrošināt pilmaiņu tajās acu daļās, kurām ir nosliekts uz saslimšanu. Safe to see priekšrocības. Katrā kapsulā ielikt visi redzē nepieciešamie komponenti. Sabalansētā preparāta formula palīdz pasargāt acis no dažādām saslimšanām un iekaisumiem, uzturot redzi vajadzīgajā līmenī pat saspringta darba un noguruma gadījumā. Safe to see veicina redzes asuma paaugstināšanos un acu aizsardzību pret brīvo radikāļu kaitīgo iedarbību. Pilnībā dabīgs produkts, kas nesatur konservantus, krāsvielas, aromātiskās vielas, kā arī cukuru, cieti un vasku. Tiek izlaists kapsulās no zivju želatīnu, kas pats par sevi ir vērtīga viela, viegli absorbējas organismā un neizraisa alerģiju. Safe to see sastāvā. Omega-3 veicina veselīgas acu tīklenes saglabāšanos, mikrocirkulācijas uzlabošanos, acu audu barošanu un saglabāšanos, kā arī novērš iekaisuma reakciju attīstību. Nepieciešams normālai smadzeņu darbībai, jo nodrošina ātru enerģijas pieplūdu, palīdz nodot impulsus, kas nes signālu no vienas šūnas uz otru. Cilvēka organisms nevar patstāvīgi sintezēt omega-3, un tam ir jāsaņem polinepiesātinātās taukskāpes vai no ar pārtiku vai ar uzturu bagātinātājiem. Vitamīnam B2 riboflavīns ir svarīga loma acis redzes funkcijas uzturēšanā, piedalās gaismas un krāsu redzes nodrošināšanā, aizsargā acu guļotādu no izviņas staru kairinošās iedarbības. Ar vitamīna B2 nepietiekamību saista biežu konjektivītu rašanos, asarošanu un fotofobiju. Izteiktāks vitamīna deficīts var izprovocēt radzenes iekaisumus, kataraktas attīstību. Vitamīna B2 pazeminātu saturu vai trūkumu gadījumā cilvēkam rodas dažādi veidi redzes traucējumi. Luteīns ir galvenais dzeltenā punkta, kas atrodas acu tīklenes apvalka centrā pigments. Tieši šī daļa atbild par skaidru un kvalitatīvu redzi. Luteīns absorbē kaitējošo gaismas plūsmas spektra gaišzilo daļu, kā arī neutralizē graujošo iedarbību, ja kādu staru daļu tomēr ir iekļūst maigajās tīklenes struktūrās. Luteīna deficīts bieži ir redzes pasliktināšanās iemesls. Beta-karotīna organisms viegli absorbē, un tas pārveidojas vitamīnā A, svarīgākajā elementā redzes normālai funkcionēšanai. Bez vitamīna A acis slikti pielāgojas nespožam apgaismojumam, vāji atšķir zilo un dzelteno krāsu. Beta-karotīns piedalās epitēlija audu, kas ietilpst ādas sastāvā, dziedzeru un gļotādas veidošanā. Nepieciešams veselu kaulu, zobu, labas redzes un reproduktīvās funkcijas uzturēšanai. Vitamīns E veicina acu vecumslimību attīstības procesu palēnināšanos. Palēnina šūnu novecošanās procesu, veicina asins bagātināšanu ar skābekli. Mēleņa ekstrakts veicina zīlītes adaptācijas paaugstināšanos tumsā un redzes asuma uzlabošanos. Novērš kolagēna sairšanu, nostiprina asinsvadas. Cinks – viens no galvenajiem antioksidantiem. Jo sliktāk ekoloģiskie apstākļi, jo vairāk cinka vajadzīgs organismā. Cinks nepieciešams retinola transformācijai, vitamīna A retinolā, ko izmanto tīklenes redzes pigmentu veidošanai. Selēns atjaunina imūnsistēmu, veicina antiķermenīšu veidošanos, kavējot infekciju saslimšanu rašanos, palīdz uzlabot prāta spējas. Selēnam ir svarīga loma šūnu augšanas procesā. Selēna deficīts var vājināt aizsardzību pret redzes bojājumiem, ko izsauc novecošanu. Safe to see. Tā ir tava acu veselība. Spiediet uz linku zem video.